Kustās no vietas, tur viņi tuvojas pirmajam līkumam, tagad Juha Rintanen priekšā, Pavel Trela seko aiz viņa pēc pirmā brauciena punktu pārsvaru Strelām. Rintanens zaudēja visu, iztaisnojot mašīnu starp pirmo un otro līkumu. Pirmais pagrieziens, Sānslīdē abi ir iekšā, Trela ir tuvu aizmugurē, tomēr viņam pietiek vietas pārlikt mašīnu uz otru pusi. Sānslīd turpinās ātri līdz apalē, ārēj Trela un tur aizķerās viņa mašīnas aizmugurējais Rintanes. Smāks trieciens pret zemi, mašīna apstājas trasē. Rintanens pabeidz savu braucienu, bet Pavel Trela stāv trases vidū. Trela kāpj ārā no mašīnas, aplausi! Pavisam mazliet pārslīdēja pār apmalē Trelas automašīnu, tomēr kaut kur tur aizķērās aiz zemes vaļņa, pārmetiens uz otru pusi, smags trieciens pa piekari. Vai viņam izdosies turpināt braucienu un pacīnīties ar Juhu Rintanenu? Pēc pirmā brauciena viss punktu pārsvars bija Trelas ziņā, vajadzēja tikai nobraukt šo un iekļūt starp 4 labākajiem, un tomēr mazliet pārcenšās poļu pilots un kārtējo reizi biķernieku trasē nenoturās. Trela ir atpakaļ mašīnā, mēģina to iedarbināt. Tikmēr Rintanens jau ir devies uz boksiem, viņš gaida rezultātus. Trelam izdodas izkustēties no vietas, nē, tomēr kaut kas par daudz ir salocīts aizmugurējā piekarē, nē, viņš brauc. Ritenis ir pārsists, bet iespējams, ka viss pārējais ir